18. maijā Ikšķilas nodā Tīnošu tautsnamā norisināsies Latvijas nodu jauno izpildītāju konkurss Novadu balsis 2014. Konkurss paredzēts gan solistiem, kā arī popgrupām vecumā no 5 līdz 23 gadiem. Dziedātāji var izpildīt jebkuras valsts valodas dziesmu. Nav nolikums, ka būtu tikai latviešu valodas dziesmas jāizpild, tā kā viņi brīvi var dziedāt jebkurā citā valodā. Kā norāda organizatori, līdz šim aktīvāk esot pieteikušās popgrupas un solisti no 10 līdz 21 gadam, kā arī plaši interesi izrādījuši pārstāvi no citiem novadiem – Valmieras, Cēsīm un Rīgas. Līdz ar to Ingūna Bedikere aicina Ikšķilas noda jauniešus būt aktīvākiem, jo konkurss tiek organizēts profesionālā līmenī un līdz ar to esot labs veids, kā parādīt savu talantu. Žūrija ļoti profesionāli. Žūrijā būs Karina Tropa, TV3 izklausīsies redzētas producente. Žūrijā būs arī režisors Juris Rīnieks, operdziedātājs Jānis Apēnis un vokālā pedagoģa dziedātāja Ira Krauja Dūduma. Sākumā viņi vērtēs bērnus, pirmie uzstāsies solisti, katrs savā vecuma grupā. Viņus vērtēs aizklāti. Katrā vecuma grupā būs 1., 2., 3. vieta un Grand Prix. Un pašās konkursa beigās būs iespēja tieši Grand Prix solistiem sacensties vēl savā starpā par lielo balvu. Konkursam var pieteikties līdz 12. maijam, aizpildot anketu mājaslapā novadubalsis.lv, kā arī atsūtot fonogrammu. Mums ir ļoti labi atrasti sponsori. Viens no viņiem ir Tallink Latvija, kas dāvās 20 solistiem un vairākām popgrupām iespēja braukt jūras ceļojumā Rīga-Stokholma Rīga ar visu ēdināšanu, izmitināšanu un, protams, koncertu iespējām uz Prāmja. Tas ir viens no lielākajiem mūsu sponsoriem. Tad, protams, ir Ikšķilas pašvaldība, kas mūs ļoti arī atbalstīja šī idejā un dāvā Grand Prix uzvarētājiem katram naudas honorāru 50 eiro vērtībā. Un lielā balva mums ir tāda ļoti skaists kauss. Tas tā kā lielais novadu kauss. Ingūna Bedikere uzsver, tas ir labs veids, kā jauniešiem iepazīties un gūt pieredzi un mācīties vienam no otra. Līdz ar to 18. maijā 11. laipni esot aicināti arī skatītāji, kuriem būs iespēja bez maksas baudīt konkursa programmu. Irīna Ohotop, Kristaps Dravinieks, Ogres televīzija.